Sveiki! Noslēpumaina un tumša cilvēces vēstures puse. Un tās varoņi ir rietumu zinātnieki bez cilvēcības, kuriem ir akadēmiskie grādi, bet patiesībā viņi ir kā cilvēku vilki. Jo stāsts, ko šodien atklāsim, vēsta par zvērībām, kas tika pastrādātas zinātnes, pētījumu un studiju aizsargā – mūzika. Šodien mēs runāsim par Kendlera eksperimentu. Eksperimentu, ko veica vācu zinātnieks un pedagoģijas ārsts Helmuts Kendlers. Šīs eksperiments tika pasniegts kā vēlme izprast bērnus un viņu psiholoģiju, lai sasniegtu augstākos audzināšanas paņēmienus, un mērķa auditorija bija bāreņi un bezpajumnieku bērni. Taču drīz vien šis eksperiments pārvērtās par kaut ko biedējošu un šausminošu. Kendlera eksperiments balstījās uz to, ka bāreņu un bezpajumnieku bērni tika nodoti vīriešiem, kuriem ir seksuāla tieksme pret bērniem. Šo eksperimentu finansēja Vācijas senāts, un tas saņēma atbalstu no Vācijas sociāldemokrātiskās partijas un daudziem kreisi noskaņotiem intelektuāļiem. Bet kas lika Vācijas valdībai piekrist šāda eksperimenta veikšanai? Vācu ārsts Helmuts Kendlers bija spoža personība Rietumvācijā. 60. un 70. gados viņš bija seksuālās izglītības profesors, strādāja kā tiesu eksperts un speciālists bērnu un pusauģu jautājumos un ieņēma Vācijas Zinātniskās sociālās seksoloģijas biedrības prezidenta amatu. Pēc tam kļuva par Vācijas Humanitāro zinātņu savienības konsultatīvās padomes locekli. Viņu iecēla arī par psiholoģisko konsultantu policijas lietās. Un viņš publicēja vairākus pētījumus un darbus par izglītību un bērnību. Pateicoties šiem amatiem, Kendlera vārds kļuva pazīstams Vācijā, un viņš ieguva atzinību un godu profesionālajās zinātniskajās aprindās. Viņam izveidojās sava autoritāte un akadēmiskā pozīcija, līdz pienāca izšķirošais brīdis. Pagājušā gadsimta 60. gadu beigās doktors Kendlers, izmantojot savu slavu, spēja pārliecināt Berlīnas vietējo valdību finansēt izglītības projektu, kas balstījās uz sociālo aprūpi bērniem un pusauģiem, kuriem bija nepieciešama aprūpe, piemēram, bāreņiem vai bezpajumtniekiem. Kendlers pārliecināja amatpersonas, ka viņš pats uzraudzīs šo projektu, un vēlāk šis projekts tika nosaukts par Kendlera projektu. Sākot ar 1969. gadu, un 30 gadu garumā Vācijas sociālās aprūpes iestādes nodeva simtiem bērnu un pusauģu doktoram Kendleram, kurš savukārt izdalīja viņus dažādām institūcijām, aprūpes namiem, izglītības centriem un dažām baznīcām. Pēc kāda laika Kendlers paziņoja sabiedrībai, ka šī eksperimenta rezultāti ir pārsteidzoši gan bērnu psiholoģiskajā ziņā, gan arī attiecībā uz aprūpes un izmitināšanas iestādēm, jo viņa pieredze nodrošināja sociālu patvērumu un audzināšanas vidi bāreņiem un bezpajumnieku bērniem. Tāpat tā deva vīriešiem, kas strādāja aprūpes namos, iespēju kļūt par mīlošiem audžu tēviem. Izteikumi, intervijas un publikācijas vienmēr uzsvēra Kendlera eksperimenta pozitīvās puses. Un, ņemot vērā šos sasniegumus, doktors Kendlers vairāk kārt tika atbalvots no Berlīnas varas iestāžu puses. Taču patiesība par to, kas notika projektā, bija šausminoša. Ārējais Kendlera eksperimenta tēls bija rožains, izglītojošs projekts, kas no vienas puses kalpoja bāriņiem un bezpajumnieku bērniem. No otras puses, tas apmierināja vīriešu vecāku vajadzības, kuri uzņēma un izmitināja šos bērnus. Taču šausminošā patiesība bija tāda, ka šie vīrieši bērnu namos, izglītības centros un baznīcās bija nekas cits kā grupa varmāku, izvarotāju un pedofilu. Turklāt daži no viņiem jau iepriekš bija sodīti, un Vācijas varas iestādēm bija zināmi kā bērnu seksuālie varmākas. Un par spīti visam, šie varmākas un izvarotāji regulāri saņēma naudas summu no valdības, kas tika dēvēta par aprūpes pabalstu. Iedomājieties, viņi izvaro bērnus,
to dara valsts aizgādībā un vēl par to saņem naudu. Līdz 1288. gadam Kentlers apkopoja savas eksperimenta pirmās fāzes rezultātus un paziņoja, ka tas ir bijis veiksmīgs. Kad Kentlers kļuva par profesoru, viņš sāka publiski apgalvot, ka starp šiem bērniem un vīriešiem izvarotājiem, kurus viņš sauca par audžu vecākiem, ir notikušas seksuālas attiecības. Un viņš apgalvoja, ka šīs attiecības bērniem nav nodarījušas nekādu kaitējumu. Ja, Kentlers apzināti nodeva bērnus šo cilvēku aprūpē. Cilvēku, kuri ar viņiem uzturēja seksuālas attiecības, patiesībā šis slimais profesors mudināja vīriešus un psihiski nestabilus cilvēkus seksuāli izvarot bērnus. Žurnāls The New Yorkers ziņoja, ka Kentlers, apspriežot savu pieredzi, teica: mēs rūpējāmies par šīm attiecībām starp bērniem un audžvecākiem un ļoti intensīvi tās ieteicām. 1997. gadā Kentlers paziņoja: lielākajā daļā gadījumu savā pieredzē esmu atklājis, ka seksuālām attiecībām ar bērniem ir pozitīva ietekme uz bērna personības attīstību. Īpaši, ja homoseksuālais cilvēks ir bērna īstais skolotājs. Ak, Dievs! Daži varētu jautāt, vai tas vispār ir iespējams? Vīrietis, kurš legalizē bērnu izvarošanu valdības acu priekšā un ausu klātbūtnē, un viņš publiski stāsta par savu pieredzi avīzēs un žurnālos, un viņa ne tikai neaptur, bet pat nenosoda. Jā, tas notiek rietumu pasaulē, un nav nekā pārsteidzoša, ja šāda projekta vadītājs ir akadēmiķis ar viltus zinātnes diplomu, kurš savu īsto seju slēpj aiz doktora un profesora titula, un runā par savām izvērtīgajām tieksmēm ar izskaistinātiem vārdiem un valdzinošiem izteicieniem, un viņš slēp savu netīrību zem pieredzes, pētījuma un izpētes nosaukuma. Tas viss var notikt civilā, sekulārā sabiedrībā, kurai nav reliģiskas motivācijas un kas nepiešķir nozīmi ticībai, bet gan pieredzes reliģija. Pamēģini visu, lai Dievs palīdz. Šis eksperiments ilga 30 gadus, un bērni klusībā cieta valsts aizbildniecībā un zinātnes aizsegā. Un tas, kas vēl vairāk palīdzēja šī eksperimenta turpināšanai, bija tas, ka neviena puse neiesniedza sūdzību. Eksperiments, pret kuru netika iesniegta neviena sūdzība. Un neviens nerunāja par kaitējumu, kas viņam būtu nodarīts. Un ir tikai viena puse, kas runā doktors Kentlers, un viņš minimums lielus panākumus un sasniegumus. Tātad eksperiments ir veiksmīgs, pats sasniedz progresu un notiek ar pilnīgu Vācijas varas iestāžu piekrišanu. Un šī eksperimenta šausminošās detaļas tika atklātas tikai pēc Kentlera nāvis, jo skandāls uzsprāga 2010. gada sākumā, kad 2 Kentlera eksperimenta upuri pastāstīja par briesmīgo izturēšanos, ko viņi bērnībā piedzīvoja no saviem adoptētājiem, un pēc tam arī citi uzdrošinājās runāt. Tādējādi pieauga to cilvēku skaits, kuri runāja par Kentlera eksperimentu un par seksuālu vardarbību un sliktu izturēšanos, ko viņi piedzīvoja no izvarotāju puses. Šajā brīdī Vācijas senāts nolēma izmeklēt šīs sūdzības, un tad atklājās patiesība. Liels skaits bērnu, kuri piedalījās Kentlera eksperimentā, ārstējas klīnikās un slimnīcās no psiholoģiskajām un fiziskajām traumām, ko viņi piedzīvoja, un citi bērni un bāreņi izvēlējās izdarīt pašnāvību, jo nespēja izturēt sāpes un nolēma izbeigt savu dzīvi. Tika atklāts vesels bērnu izvarošanas tīkls, kurā bija iesaistīti diplomāti, politisko partiju biedri, ārsti, zinātnieki, akadēmiķi, mācītāji, amatpersonas, senāta locekļi un vairāku izglītības iestāžu pārstāvji. Vesela banda stāvēja aiz viltota zinātniskā projekta. Viņi visi pieņēma, atbalstīja un aizstāvēja Kentlera eksperimentu un bija tajā iesaistīti. Kas šo stāstu padara vēl šausminošāku, Kentlers šajā netīrībā nebija viens, bet liels tīkls ar cilvēkiem un institūcijām, kas bija līdzdalīgi šo noziegumu atvieglošanā.
Šis eksperiments nav tikai par Kentlera rīcību, taču tā atklāja visas rietumu sabiedrības izgāšanos, nespējot aizsargāt visneaizsargātākos bērnus. Tāpēc Vācijas valdība centās šo lietu noklusēt, jo visu faktu un informācijas atklāšana, ko viņi bija ieguvuši, būtu milzīgs skandāls. Tāpēc viņi aprobežojās ar cietušo kompensēšanu un šīs lietas slēgšanu. 2021. gadā Vācijas evaņģēliski luteriskā baznīca atvainojās Vācijas tautai un pauda kaunu par Kentlera projektu. Baznīca atzina, ka tās iestādes bija daļa no Kentlera eksperimenta un ka tā palīdzēja padarīt Kentlera idejas sociāli pieņemamas. Baznīcas vadība atzinīgi novērtēja kompensāciju izmaksāšanu upuriem. Noslēgumā varam teikt, Kentlers un cik daudz Kentlera līdzīgo ir, kuriem ir zinātniskā un akadēmiskā kvalifikācija, bet patiesībā viņi ir cilvēkēdāji vilki, kuriem nepietiek būt plēsējiem vienatnē, bet viņš piedāvā upoja. Visam savam līdzīgo baren. Šādi akadēmiķi, doktori un rietumu intelektuāļi šodien pie mums lasa lekcijas par cilvēktiesībām, cilvēcību un bērnu tiesībām, kamēr paši grimst netīrības, nešķīstības un necilvēcības dubļos. Līdz pat 2008. gadam, pirms savas nāves, Kentlers publicēja savu grāmatu ar nosaukumu Aizvietotāji tēvi, un viņš raksturoja savu projektu kā veiksmes stāstu. Kentlera projekts beidzās, un neviens netiks saukts pie atbildības. Kentlera projekts ir beidzies, un līdz pat šai dienai nav precīzi zināms, cik bērnu tika aptraipīta viņu nevainība un cik tika nodoti bērnu izvarotāju rokās. Kentlera pieredze ir liela mācība mums, musulmaņiem, kuru nedrīkst vienkārši ignorēt, jo šī pieredze nav tikai vienkārša un beigusies pieredze. Un tā nav arī vienīgā un unikālā pieredze, bet tā ir tikai viena pieredze no lielas un garas netīru eksperimentu virknes vairākās rietumu valstīs. Un viņi izturās pret cilvēkiem kā pret izmēģinājumu pelēm. Un rietumu slimie un apsēstie turpinās veikt daudz un dažādus eksperimentus ar cilvēkiem vēl plašākā mērogā. Nāk vēl citi eksperimenti, kas vedīs sabiedrību un cilvēci pretī cīņai ar dabu un netīrības normalizēšanai. Tāpēc rūpējieties par saviem dēliem un meitām, sargājiet viņus un nodrošiniet viņiem pareizu islāma audzināšanu. Un lūdziet palīdzību no Allāha, jo nākotnes laiki būs grūti, un tie, kas slēpjas aiz dažādām krāsām, jau plāno